Esiet sveicināti. Pirms šīs sarunas es ilgi nevarēju izdomāt, kurš no mums intervēs un kurš būs intervējamais, jo man blakus ir Kaspars, kurš ir ar diezgan lielu pieredzi televīzijā, un viņš ir ne tikai runājis mikrofonā, bet arī bišķi padziedājis. Pasaki, Kaspar, kā tu mūs atradi un tavu motivāciju nākt uz boksu un tavu mērķi boksā varbūt? Patiesībā Ārņa Ritnieku studija ir diezgan zināma. Vispār tādās cilvēku aprindās, kuri interesējas par sportu, par cīņu veidiem. Es zināju, ka jūs bijat Mārpē. Mārpa man bišķiņ pa tālu ir, un tomēr pieaugušiem cilvēkiem, kuriem ir ģimenes darbi, ir svarīga tā lokācijas vieta. Un tad es pārvācos šeit, bišķi mužā. Ļoti blakus, principā, kāds 10-15 minūšu skrējiens līdz šejienei. Un tad es sapratu, ka tā ir zīme, ka man ir jāsāk. Un tā, es šeit jau vairāk pa pusgadu trenējos un esmu ļoti apmierināts. Bet tev nav bār, ka tev tāds kaut kāds slimais partners uzstīs aci, un tev nākošajā nedēļas nogalē varam jābrauc uz koncertu, un tev būs fingāls. Patiesībā grupa Gamefast ir tāda slavena ar saviem koncertu kautiņiem. Tāpēc tu nāc boksēties. Zin kā, visiem džekiem agrāk gribējās pārbaudīt, ko tad tas saldais džeks var tur izdarīt. Jo kaut kādu ielu vingrošanu viņš tur dara, bet jāpārbauda viņš arī uz dūri. Un tad vienmēr bieži pirms koncertiem vai arī pēc koncertiem tā kā izaicināja. Bet es uz mutes nebiju kritis, kaut kā tomēr mācēju pastāvēt jau kopš skolas gadiem pa sevi. Un es sapratu, ka vajag kaut kāds iemaņas arī. Viens ir būt bezbailīgam, un otrs ir tomēr būt gudram. Tā kā Ārnis par saka, tu ej virsū, jo tu esi vai nu ļoti drošs vai otrs variants. Ļoti stulbs, jā. Un es negribu būt stulbs, tāpēc es gribu būt, teiksim tā, drošs, bet ar iemaņām. Bieži vien ir tā, ka apsargi nav tikuši galā, piemēram, Bauska. Es nezinu, tu starp citu netālu no Bauska? Es strādāju Iecavā, jā. Un mums Bauskā bija tāds visliktenīgākais koncerts, kad visi estrādi vienkārši tur bija šokā, ka mums apstājās apkārt vesels vietējo bars un mēģināja pārbaudīt mūs. Nākošais saka, ka tu Zutu pazīsti. Atbild uz šo jautājumu. Vai mēs redzēsim tevi smaidam ringā ar kāpu mutē? Es domāju par to, ka es varētu pavasarī varbūt pielīdies tādā kā atklātajā ringā, ko organizē Ārņa Ritnieku studija. Un es biju uz šādu vienu atklāto ringu, man ļoti patika, jo cīņas starp profesionāļiem ir, protams, jaudīgas, bet pastīties kā amatieri, kuri nesen sākuši cīnīties vai varbūt kādu laiku trenējās, bet viņi nav profesionāļi, kā viņi iet ringā un kā viņi pārvar sevi. Jo tas stāsts atklīt par sevi man šķiet vairāk nekā par to otru. Tu to otru savu pretinieku varbūt pirmo reizi un pēdējo redzi ringā. Bet kā tu pats gatavojies un ko tu domā, ka tu gatavojies tai cīņai. Tāpēc, laikam, datumu konkrēti vēl nenolikšu, bet zinu, ka es pavasarī labprāt pamēģinātu savus spēkus atklātajā ringā. Redzēsiet, kā Kaspars izstāsta ar kapu zobos. Nāciet uz AR studijas atvērtajiem ringiem un iespējams kādā no tiem jūs redzēsiet Kasparu ar ringu, ar kapu ringā. Smaigu zobos. Ok, čau.